pablikt. Sākties! Jā, sveika! Prieks tevi redzēt šodien. Un šodien pie manis ciemos ir Inese Elsiņa, brīnišķīga speciāliste ar brīnišķīgu terapiju, kas es pieļauju, ka lielākoties, kuri šodien klausīsies, ka šis varētu būt tāds jaunums, un tas arī ir tāds jaunums Latvijā, tu noteikti pastāstīs arī par to drusku vairāk. Bet šodien mēs runāsim par emociju fokusēto terapiju. Un pirms mēs sākam runāt ar šo, tā kā jāzina, ka tu esi brīnišķīgs speciālists, varbūt var drusku vairāk pastāstīt, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies. Jā, droši vien, ka daudz ko jau esi pateikusi priekšā, kas es esmu. Es esmu pēc patiesībā pamatizglītības, man ir vairākas psihologa izglītība, man ir trešā profesija. Tā nebūtu no mana pirmā profesija. Bijuši tādi ilgi meklējumi, kur es profesionāli iedaros, bet tas varbūt nav tik svarīgi. Bet, es esmu certificēts psihologs, klīniskās veselības psihologs ar izglītību psiholoģijā, un pēc tam devos tādos dziļākos meklējumos, kā var palīdzēt cilvēkiem jau tādā nopietnākā un vēl dziļākā jomā. Jau sākumā es nodarbojos, kā jau daudzi mūsu kolēģi, kuri beidz maģistratūru psiholoģijā ar izpētēm un bērnu konsultēšanu un tā tālāk. Un ar laiku gribējās padziļināt un meklēt tādas dziļākas pieejas cilvēku psihei. Un tad es mācījos KBT, kā daudz Latvijā pabeidzu KBT. Bet, doktorantūru psiholoģijā pabeidzu, bet tā ir vairāk tāda zinātniskā ievirze, bet tomēr tāpat bija vērtīga. Un izmācoties KBT un praktizējot KBT, atkal kaut kāds nemieris bija iekšā. Un tas nemieris teica, kaut kas nav līdz galam, kaut ko es nevaru līdz galam uztaustīt, kaut kas tā, kā es gribētu, tur kaut kas man pietrūkst, kaut kas nestrādā, kaut kas tā, kā es gribētu. Un tad es sāku pētīt, kas notiek vēl pasaulē, kas ir vadošie psihoterapijas virzieni, un izrādījās ļoti nejauši. Kaut kur bija dzirdējusi pirms tam, bet nejauši diezgan atradu Šveicē EFT institūtu, kas ir emociju fokusētās terapijas institūts Šveicē, un izrādījās sāku lasīt vairāk, ka patiesībā pasaulē ir daudz, kur pieejama emociju fokusētā terapija. Kanādā, Amerikā, Eiropā ļoti daudz, pa visu pasauli vairāk nekā 50 institūti. Un šis psihoterapijas virziens ir tāds arī zinātniski balstīts virziens, atzīts virziens, efektīvs virziens. Es domāju, wow, kaut kas interesants. Un tad es iesaistījos tajā, sāku studēt. Tas bija 2004. gada sākumā Šveices institūtā. Un iemīlējos tajā psihoterapijas virzienā, un tur joprojām ir mana sirds. Un turpinu gan pati attīstīties, gan arī visādus plānus realizēt. Jā, šis ir tas terapijas virziens, kas tev uzrunā. Es pilnīgi redzu, ka tu stāsti tev acis, viens, ka tu par šo runā. Un jāatzīst, ka par šo es arī neko daudz nezinu par šo terapijas virzienu. Tā kā man ir tiešām prieks, ka tu atnāci piekriti pastāstīt par šo. Jo par to, ka kaut kas tāds eksistē, es kā psihologs zināju. Šis ļoti bieži parādās pētījumos, kad runājam par tādām efektīvākām terapijām. Ļoti daudz psiholoģijas grāmatā šis parādās. Latvijā tas ir mazāk tāds nosacīti jauns. Līdz ar to, ja tev vajadzētu tādiem vienkāršākiem, vienkāršā veidā, vienkāršiem vārdiem pastāstīt, tad kas tad īsti ir šī emociju fokusētā terapija? Kā tu to varētu lūgt? Tas vienkāršiem vārdiem droši vien, ka tas ir izaicinājums, bet ja cilvēkam vajadzētu saprast, kas tas varētu būt, vai tas mani varētu uzrunāt, pirmais, ko es varētu teikt, ka mūsdienās cilvēki ir ļoti, ļoti gudri. Viņi lasa daudz. Tiešām es uzskatu, ka gudri. Lasa par psiholoģiju, mums ļoti daudz informācijas. Viņi zina, viņi tev nostāstīs, kas ir trauma, un kas tur veicina šito, un kas tur to, un kas ir kognīcijas. Viņi visu kaut ko tev ir izstāstīs. Un cilvēki nenāk pēc zināšanām, viņi nāk pēc pārmaiņām. Un tas, ko uzsver emociju fokusētā terapija, ka nav pietiekami runāt par lietām. Tas nozīmē, ka
ja tu atnāc un tu pastāsti, jā, man bērnībā bija tās, vai man tur ar vīru ir tas, ka tā saruna pati par sevi, viņa nerisina problēmas būtību. Ka pēc būtības cilvēki saka, es saprotu, bet es nejūtos tik un tā, piemēram, par pašvērtējumu. Es saprotu, ka negatīvās domas, iekšējais kritiķis, bla, un ka es saprotu, ka tas nav labi, bet tik un tā tas turpinās manī. Un tas, ko dara emociju fokusētā terapija, tā vēršas nevis ar sarunu par. Mēs nerunājam, kā tev vajadzētu sevi pozitīvāk uztvert, vai tev vajadzētu mazāk domāt negatīvās domas, vai vēl kaut ko. Mēs nerunājam par to, ko cilvēkam vajadzētu vai nevajadzētu. Mēs strādājam ar to, kas ir, procesējam. Emocionāli, kas notiek tajā brīdī, tad, kad tev ierunājās šis. Un tas, ko uzsver emociju fokusētā terapija, kad nevis saruna par, bet tieši tā emocionālā procesēšana rada vislielākās pārmaiņas cilvēka dzīvē. Līdz ar to, ja notiek kaut kāda iestrēgšana, piemēram, kaut kādās lietās, es saprotu, bet prokrastinācija, piemēram, saprotu, ka vajadzētu sadalīt pa soļiem, darīt šitā un tā, bet tāpat man tas neizdodas, es netieku uz priekšu. Tad emociju fokusētā terapija vērsīsies nevis saplānot soļus vai saplānot plānu vai vēl to visu var izdarīt ChatGPT mūsdienās patiesībā ļoti labi. Bet emociju fokusētā terapija drīzāk vēršas pret to, kas ir tie emocionālie procesi iekšā, kas tev neļauj uzsākt. Kas notiek tevī emocionāli tāds, kas tev liek atlikt. Un tas notiek nevis sarunas veidā, bet tādu dažādu uzdevumu, dažādu intervenciju veidā tā, lai tu to sajūti, kas tas ir, nevis saproti, kas tas ir. Tā, pavisam īsumā, bet tur ir vesels, milzīgs backgrounds. Jā, viens var iedomāties. Man patīk tā tev piebildi par to, ka šis ir tāds laikmets, ir tik daudz informāciju. Un tiešām kas viens puses ir forši, vai ne? Mēs varam iet grāmatnīcā un ir tik daudz pieejamas tādas literatūras par psiholoģiju, ir arī visādi citādi 100 miljoni podkāstu, mēs tik daudz pievēršamies par šo. Un tad noteikti, kad tas klausās, var padomāt, cik ļoti, ja es esmu izlasījis vienu tādu pašpalīdzības grāmatu, cik ļoti tas risina kaut kādas tādas manas lietas un cik daudz tas maina. Un pēc tā, ko tu stāsti, vai es pareizi saprotu, ka tā galvenā ideja, kā tas balstās, ir par tādu piedzīvošanu, ka tu runā nevis vairāk par tām lietām, bet ka tu ļauj būt piedzīvot. Jā. Un tas ir tas lielākais pārmaiņu process, kas dara tiešām, es esmu piedzīvojis, tas nav nekāds magic, kaut kāds nezinātniski nesaprotams process. Tas ir ļoti, ļoti neirobioloģiski un neirofizioloģijā bāzēts process, jo patiesībā, ja mēs paskatāmies uz cilvēka ķermeni, tāda emocijas, kas ir amigdala, mūsu limbiskā sistēma, viņas jau ir pamats. Verbālā valoda nāk pēc tam. Tas nozīmē, sākumā mēs jūtam, un pēc tam mēs domājam par to, ko mēs jūtam. Un ja mēs vēršamies tikai pret to verbālo, tad mēs atstājam novārtā ļoti būtisku mūsu organisma sistēmas daļu, kas patiesībā jau ir preverbāla. Piemēram, pavisam vienkārši ir piemērs, kā ir kaut kāds, zvērs vai čūska krūmos, tu dzirdi, ka kaut kas tur čabinās, vai ne? Tu momentā atliec nost un tā kā saraujies vai sabīsties, vai ne? Tas nozīmē, ka tās emocijas un ķermeniskā reakcija nāk kā pirmā, un tikai pēc tam mēs sākam domāt, tā bija čūska, es redzēju, ka viņa ir aizrāpojusi kaut kur prom. Nevis sākumā mēs stāvam un domājam, tā ir čūska, man vajadzētu nobīties, man vajadzētu tā kā atkāpties no viņas. Tā kā biofizioloģiski emocijas un ķermeniskās reakcijas, tās ir primārās. Un ja mēs to ignorējam, arī psihoterapijā, mēs drīzāk vēršamies uz verbalizāciju, verbalizēšanu, un mēs izņemam ārā tādu ķermenisku un emocionālu procesēšanu un piedzīvošanu, tad izmaiņas vai nu ir īstermiņā, vai nu viņas nav noturīgas, vai nu viņas ir varbūt nav līdz galam dziļas un tādas iedarbīgas, kā kuru reizi. Tā kā ķermeniskai un emocionālai pašpieredzēji psihoterapijas procesā ir milzīga nozīme. Jā, šis ir viens no tiem terapijas virzieniem, kurš ļoti uzliek uz to fokusu. Tas ir praktiski viss fokus uz pieredzi. Viss fokus uz pieredzi, uz emocionālo procesēšanu, uz emocionālo pārstrādi,
uz tādiem stāvokļiem, ja tev ir daudz emociju fokusētajā terapijā, to sauc par overregulated, ja cilvēks ir underregulated, ja cilvēkam ir par daudz emociju, viņš ir pārpludina viņa emocijas, tad emociju fokusētā terapija palīdz tās emocijas regulēt un nostabilizēt, ja tieši otrādi par daudz kontroles, un cilvēks ir overregulated, tad savukārt vairāk ekspresijas, vairāk emocionālās piedzīvošanas. Tā kā jā, ļoti, praktiski viss fokus ir uz ķermeni un emocionālo pieredzēšanu. Jā, kā jau nosaukums pasaka. Jā, emociju fokusētā. Tur vēl nav ietvers ķermenis, bet patiesībā emociju fokusētajā terapijā, tas, kas man patīk, ka tā ir integratīva pieeja. Tas nozīmē, ka netiks izrauts kaut kāds gabals no kaut kā. Tur piedalās gan ķermenis, tur ir daudz arī dažādu uzdevumu, kas ir vērsti uz apzinātību, uz ķermeniskām sajūtām, uz ķermeni kā instrumentu mūsu dzīvē, uz emocijām un beigās uz kognīcijām. Tikai pašās beigās, lai radītu, lai saprastu vai radītu stāstu par to, kas notiek. Bet neizslēdz neviena no dimensijām. Visas tiek skartas un visas tiek iesaistītas burtiski tādā dzīvā interakcijā, tā var teikt. Jā. Emocijas, ķermenis un kurš ir gājis terapijā, varētu teikt, hei, bet tā kā emocijas katrā terapijā tur varbūt var just, ķermenis arī tur kaut kur ir, ja jau es esmu aizgājis uz to terapiju. Kā tev šķiet, kas ir tas, kā varētu labāk saprast, ar ko tad šis atšķirās, no citām terapijām, no tā paša KBT, ko tu pieminēji, vai TBT vai citi, kur arī varbūt, tas ir, man liekas, viens no tādiem mīļākajiem jautājumiem par terapeitiem, psihologiem, kā tu jūties, kas ir tā par emociju, un kas būtu tavuprāt tā atšķirība? Jā, es domāju, ka tieši šajā verbalizē, tur vairāki aspekti ir. Viens ir šī verbalizēšana, pajautājot, kā tu jūties, cilvēks paliek galvā meklēt, kā es jūtos, kāds tad tagad vārds, kas man tagad ir jāpasaka. Un kaut kā tur terapeits varbūt palīdz tur kaut kā viņam atrast to. Savukārt EFT neuzdot jautājumu, kā tu jūties, tas palīdz sajust, kā tu jūties, un piemeklēt tam attiecīgu nevis galvā risinājumu, bet caur ķermeniskām dažādām intervencēm, caur emocionālās padziļināšanas dažādiem uzdevumiem, caur procesēšanu, tas vienkārši dabiski nāks, gan parādīsies, gan arī verbalizēsies. Līdz ar to ļoti liela atšķirība, vai terapija ir galvā, vai terapija ir ķermenī. Un EFT uzsver, ka par emocijām tiek nevis sarunāts, kā tu jūties, es jūtos dusmīga. Ok, jūties dusmīga par šo. Kas tev izraisa šī dusmas? Un ar to arī paliek ļoti bieži verbālā terapija. Tu jūties dusmīga. Savukārt EFT nevis vienkārši piektās, kā tu jūties, bet mēģinās iziet no ķermeniskām reakcijām. Kas notiek pašlaik šeit? Kas tad tagad norisinās? Šis izskatās pēc tā, sameklēt bildi, metaforu, sameklēt sajūtām, kaut kādu tekstu, kontekstu. Un tad nevis ejam tālāk, bet ko tas nozīmē? Sameklēt to jēgu, kas notiek zem tām dusmām. EFT ļoti, ļoti niansēti dala emocijas. Nav vienkārši dusmas. Ir reaktīvās dusmas, ir tādas dusmas, ir šādas dusmas. Kas par ko šis stāsts ir? Un tur tā dziļi, tā ļoti, ļoti dziļi iedziļinoties tajā. Nevis, tu jūties dusmīgs, ok, ejam tālāk. Un tas ir viens, kas otrs bija, tagad uzreiz man no galvas izskrēja ārā. Bet, tas svarīgākais ir nevis runāt par, bet izdzīvot un piedzīvot. Un pat ķermeni arī nevis, tev tur iekņudējās, ok, ejam uz priekšu, bet piešķirt tam nozīmi, kas, kādā veidā, kā tas sasaistās ar to stāstu, ko tu man stāsti, kā vairāk iejusties. Un tas cilvēkiem ir ļoti, ļoti transformatīvi, un viņi jūt, ka viņi izdzīvo, piedzīvo, un tas kaut ko maina viņos ļoti būtisku. Jā, tad niansētas saiknes, ļoti ķermeni. Jā, un es domāju arī par kā, ja mēs skatītos no šī terapijas virsiena, tad
kā tu teiktu, kas ir kā šis terapijas virziens skatās, kas ir tā galvenais iemesls, kāpēc cilvēkiem vispār rodas tās emocionālās grūtības, un kaut kā jau daļēji tu pieminēji, vai ne, par kaut kādu to apslāpēšanu, par to, ka mēs varbūt nepamanām tik bieži un paliekam tajā kognitīvajā, vai tas ir tā kā par šo, vai tur ir kaut kā citādi? Jā, no kopumā EFT balstās tiešām neirofizioloģiskajos, tādos neirobioloģiskajos pamatos, ka patiesībā emocijas, tas ir mūsu pamats. Tas ir tas, ar ko piedzimst zīdainis, pirms jau vispār vēl spēja runāt, viņš emocionāli signalizē par kaut ko, viņa ķermenis un viņa emocijas signalizē par kaut ko. Līdz ar to emocijas pēc būtības ir pamats, un tas ir mūsu kā saka, bāze pēc būtības, kuru mēs ļoti bieži ignorējam. Taču tas, kas dzīves laikā notiek, EFT runā par bāzes emocijām, un tās ir 7, tur ir dusmas, ir prieks, ir bailes, un kauns, un tā runā par bāzes emocijām. Un ja mēs tās bāzes emocijas spētu izdzīvot pilnvērtīgi, mums nebūtu psihisku problēmu. Taču tas, kas notiek, protams, ka mums ieslēdz dažādas mehānismi, emociju apspiešana, vai, piemēram, trauksme tāpat. Tas ir simptoms, kas uzbūvējas virsū daudziem citiem emocionāliem stāvokļiem. Un kamēr mēs nepiekļūstam pie tiem pamatiem, pie tiem dziļiem pamatiem, un nesākam strādāt ar tiem, tikmēr mēs visu laiku dzīvojam tādā simptomu līmenī. Un, protams, cilvēks ir gudra būtne, sabūvēta, ka ar piepēm apaug. Sākumā varbūt to bija skumji bērnam, piemēram, bija skumji par pamešanu novārtā. Bet tagad tas varbūt ir vīrietis 45 gadi, kurš internetā komentē ļoti agresīvus komentārus. Agresija, dusmas var būt arī kā sekundārā emocija, kur apakšā ir kaut kas, kas kādreiz ir bijis svarīgs, bet tas tika noslāpēts, aptīts ar dāvanu maisiņu, aizpakots, nolikts pagrabā un aizmirsts. Un patiesībā varbūt tās 45-gadīgais vīrietis, kas rupības komentē internetā, ir ļoti, ļoti skumīgs un nelaimīgs bērns, kuram patiesībā ir ļoti daudz, kas ir bijis pagātnē, ļoti daudz sāpju. Varbūt arī piemēram, panikas, piemēram, bailes, dažādas fobijas. Patiesībā tas ir tikai tas, ko redz EFT, tas ir tikai virsējais slānis simptomoloģiskajā tādā līmenī. Patiesībā apakšā tur ir veseli emocionālie procesi, kas kādreiz ir bijuši svarīgi, bet kuri tika iepakoti, sapakoti, noslēpti, visādi tur pārveidoti, ar kognīcijām pievienojās vēl kaut kas. Un EFT mēģina tā sīpolu tādu. Kur ir depresija kā simptoms, trauksme kā simptoms, panika kā simptoms, agresija, prokrastinācija, jebkas. Un lobam vienu, lobam otru, kamēr mēs nonākam līdz tām kodoliņam un tādā procesēšanas veidā nonākam līdz tām core pain saucās pamatsāpēm un risinām to, kas ir jārisina. Nevis peldam pa virsu un risinām to, kas mums nav jārisina. Tā kā lobam, kamēr nonākam, kur tas ir, kur slēpjas tā sāls, kur slēpjas tā atslēdziņa uz šo problēmu. Tāpēc man patīk EFT ar to, ka tā nepaliek simptomu līmenī. Ka trauksme tagad mēs mācīs elpot ir ļoti svarīgi trauksmes gadījumā, to es nenoliedzu, bet mēs nepaliekam simptomu līmenī, ka tā elpošana un domu nomierināšana būs tā atslēga uz atrisinājumu. Patiesībā zem trauksmes slēpjas ļoti sarežģīti emocionāli procesi, kurus mēs pētām, lobām, šķetinām, procesējam, un cilvēkam iestājas dabiski miers, nevis tāpēc, ka viņš ieskaidro, ka viņam tagad es esmu mierīgs, es par to neuztraucos, es par to nedomāju, tas man nav svarīgi, blablabla. Tā. Tā ir tāda ļoti, ļoti tā kā, iet pagrabā. Ir māja, ir interjers, un tad ir kaut kādas lietas, kas stāv tajā pagrabā. Mums māja ir skaista. Jā, mēs varam sev ieskaidrot, visu kaut ko iestāstīt. Bet patiesībā tur pagrabā ir brīnumi zili. Jā, skaisti šo aprakstījumu. Es domāju arī tiešām, kā es arī parasti saku klientiem, cilvēkiem, ka es tiešām neesmu satikusi nevienu, varbūt mazāk īstis, kuri teikt, jā, lūdzu, tā kā es gribu, lai man ir sāpīgi un runāju uzreiz par visām sāpīgām lietām, kurām mums visiem gribas kastīties. Jā, un zini, kā tas, ko es arī novēroju strādājot šajā psihoterapijas virzienā, ka cilvēki tiešām atnāk ļoti, ļoti dažādi. Daži ir kā jau ir gatavs
gatavs granāta ābols, kurš tev ir uzšķelts un kur tev tikai tās mazās slēkliņas ir jāvelk un jāstrādā. Daži tur ir tā apaudzējušies. Viņi līdz savām emocijām nevar nokļūt. Es domāju, es negribētu aicināt viņus baidīties, iesaistīties EFT, ka viņam tagad visu uzraus gaisā. Tā tas nenotiek. EFT ir ļoti, ļoti humāna un uz klienta orientēta pieeja. Tas nozīmē, sākumā tiks risināti šie mehānismi, kas tev traucē, kur tu sevi pārtrauc, vai kur tu sevi nobloķē, vai kur tu norija emocijas, kur tu sev aizliec just, kāpēc aizliec just. Sākumā tiks risināti varbūt šādi, lai tev tas ir ok būt ar to, kas ar tevi notiek. Un nevis tur tagad raujamies iekšā, pagrabu izraujam ārā, visu izmetam ārā un cilvēkam ir panika. Tā tas nenotiek. Tur ļoti, ļoti niansēta pieeja cilvēka psihei, ievērojot arī viņa aizsardzības dažādus mehānismus. Un tā tālāk nevelti mēs audzējam, gadu garumā tās kažokus, vai ne? Kā saka, pēkšņi paņems un uzraust. Nē, tā nenotiek. Tā nenotiek. Jā. Tas ir droši. Jā, ka tas, kas noteikti ir, ka tā kastīte tiek fakot ārā, bet viņi netiek uzreiz atraut. Zini, kā es dažreiz domāju par to, ka Latvijā dzirdu dažreiz, ka cilvēkiem gribas, lai viņam norauj jumtu, lai viņam tur kādas transformācijas notiek, bet viņi paši neapzinās, ka tas var būt bīstami. Ka nevelti psihe ir audzējusi tik daudzus slāņus un tik daudzus čaules, lai tev būtu droši. Un pēkšņi tu gribi noraut jumtu, tad arī nav tālu līdz nokļūt kaut kur kādā ārstniecības iestādē, ja noraus jumtu. Un to mēs nekādā gadījumā negribam. Tāpēc emociju fokusētā terapija neasociējās ar to, ka tu nāks un tevi tagad uzšķērdīs tur augšā un tur raudās un tev tur viss būs. Ļoti bieži sesijas paiet tiešām ar darbu, ar pašaizsardzību, piemēram, kas neļauj pietuvoties emocijām, kā tu savas emocijas norīji, kas notiek tajā procesā. Viss kaut kādām tādām sagatavošanas darbiem, lai tas cilvēkam ir droši. Nevis tur norauj jumtu, un pēc tam cilvēks mīļais nezinu, ko ar to darīt, ar to norauto jumtu. Jā, un tu jau drusku iesāki par šo, ja mēs drusku parunājam par to, kā tad īsti šī terapija notiek praksē. Tas tāds sagatavošanās darbs, un man prātā nav cilvēks, kas varbūt klausās un domā, es zinu, kāds jau būtu domās, es pārāk emocionāli, vai man vispār nav problēma šo, tad noteikti ir cilvēki, ko tu dzirdēsi, kas saka, man nav emocijas, tā kā neko vispār viss ir tikai intelektuāli emocijas, vispār nav ielies savā dzīvē, tad būs problēmas. Jā, un ja man nav tāda liela emocija, pēc lai es nāktu uz emociju fokusēto terapiju, man tās emocijas netraucē, līdz ar to, kā tipiski izskatās. Tā kā ja cilvēks atnāk pie tevis uz sesiju šajā virzienā. Emociju fokusētās terapijas speciālists ir apmācīts nevardarbīgā un nedirektīvā veidā. Tas, par ko es atceros, ko es toreiz gribēju pateikt, nedirektīvā un nevardarbīgā veidā. Pirmkārt, uztver cilvēku stāstu un nebāzties ar savām interpretācijām, neko nesāk pamācīt, kā vajag vai nevajag, vai dot kaut kādas tādas jau ievirzes, kaut kā. Tā ir humanistiskās psihoterapijas virziens. Tas nozīmē, pirmais notiek ļoti, ļoti smalka empātiska kontakta veidošana un tiešām sajušana, kas tad par ko šeit ir stāsts. Līdz ar to cilvēks nav, kā saka, uzreiz, kā augstu ūdeni apliec. Es zinu, ko jums vajag. Es nezinu, ko jums vajag. Es mēģinu saprast, ko jums vajag. Un otrs, mēs mēģinām meklēt tā saucamos marķierus, jeb tādas zīmes, kas mums dot informāciju par to, kas notiek cilvēku psihoemocionālajā pasaulē. Piemēram, cilvēks saka, kā es nevaru atvērt to e-pastu. Es vienkārši zinu, ka tur nekā nebūs. Tur nekas traks, bet es vienkārši nekādu nevaru atvērt e-pastu. Liekas, ka tāds sīkums paņem un atver. Kas tev traucē atvērt? Kā tu baidies? Tad būtu tādi loģiski jautājumi, ko varētu uzdot. Tur nav no kā baidīties un, uztaisīsim kaut kādu mazu eksperimentu, kā to e-pastu atvērt. Nē, bet tas ir marķieris. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kādi jau interesanti baiļu procesi apakšā,
kas stāv pa vidu starp tevi un e-pasta atvēršanu. Piemēram. Un mēs meklējam tādus marķierus. Mēs mēģinām uztaustīt, par ko vispār ir stāsts. Marķieri var būt dažādi. Nesaprotamas emocijas, kaut kādas pārspīlētas emocionālās reakcijas, neadekvātas situācijas apmēram. Tie var būt arī, protams, simptomi, kaut kādi veselības simptomi, piemēram, somatiskie simptomi neskaidri. Ārsts ir pateicis, ka man nekas nekaiš, bet ķermenis kaut ko jūt. Tie var būt arī psihiskās veselības simptomi, depresija, trauksme, bet mēs meklējam tos marķierus, kas var norādīt, ar ko mums ir jāstrādā. Un tad emociju fokusētā terapijā ir izstrādātas dažādas pieejas, tehnikas un intervences, kas strādā uz konkrēto problēmu risināšanu. Un tur ir dažādas gan 2 krēslu metodes, gan tukšā krēsla metode, gan fokusēšanās, gan iekšējais dialogs. Tur dažādas metodes, kas atkal palīdz šķetināt šo problēmu un strādāt ar viņu. Bet tas, ko uztver emociju fokusētā terapija, kā cilvēks vada procesu, mēs neesam tie direktīvie, ka aizinu, ko tev vajag. Tagad mēs darīsim šādi. Bet drīzāk cilvēks nāk ar savu stāstu, mēs tā uzmanīgi uztaustām, un mēs esam tie, kas piedāvā intervenciju un skatās, vai tas strādā, nestrādā, ja nestrādā, ņemam citu. Tā ļoti, ļoti smalka, es teiktu, ļoti smalka psihoterapija. Ļoti niansēta psihoterapija. Kā es jau teicu, tur arī emocijas nav tikai dusmas, bailes un tā. Tur var būt virsējās ir dusmas, apakšā var būt bailes, tur var būt vainas izjūta. Mēs ļoti meklējam dusmas, arī ir dažādas kategorijas dusmām. Ir reaktīvās dusmas, ir primārās dusmas. Tur ļoti, ļoti niansēti tas viss notiek. Un tas, ko man liekas iegūst cilvēks, viņš iegūst ļoti padziļinātu interesi par sevi un tādu empātisku un ļoti humānu interesi par sevi, bez spiediena no malas kaut ko darīt vai kaut ko risināt. Tas notiek dabiski terapijas procesā, kad cilvēki nejūtas spiesti vai kaut kā pušoti vai kaut kā, nezinu. Tur tāda liela būšana. Jā. Bet tajā pašā laikā EFT ir strukturēta pieeja. Tas nav tā, ka mēs te plūstam pa visu kaut kurieni. Nē, meklējam marķierus, meklējam intervenciju atbilstoši šai problēmai, strādājam ar to, skatāmies, kur jāatkāpjas, kur jāpieliek kaut kur vēl kaut ko. Tā ir arī strukturēta. Tā nav, ka mēs plūstam vienkārši. Parunāsim par dzīvi kopumā. Jā, un arī citās epizodēs mēs runājam par to, ko dara klients, ko dara terapeits un kādas ir tās terapeitiskās attiecības. Un tajā, kā tu apraksti, skaidrs, ka visās terapijās, vai ne, tā kā konteksts un saikne ar terapeitu ir absolūti pats svarīgākais. Bet šeit vēl ir būtiska atšķirība droši vien, kā no KBT un DBT nedirektīvisms. Ja tomēr KBT paredz savu protokolu, piemēram, ir kaut kādas simptomi, depresija, un tad ir protokols, ir kaut kādas metodas, kas derīgi tieši šai simptomātikai. Un tā tālāk šeit drīzāk ir klients ienes to procesu, un mēs tikai mēģinam reaģēt uz to ar atbilstošu intervenciju, bet mums nav kaut šis ir tas, un tas jādara tur šādā veidā. Līdz ar to tur bišķī tās šķiras tas direktīvisms, un arī tāda, nedaudz, nevēl tā ir humanistiskā psiholoģija uz procesu un cilvēku orientētā. Nevis uz simptomu izārstēšanu vai uz simptomu pēc noteikta algoritma. Tur nav tāda stingra algoritma. Jā, es domāju, šis tāds labs salīdzinājums, un veids ir korekts, bet, kad tu stāsti man prātā nāk, ka ir tā upe, ir tas plosts, un tad terapeits varbūt ir tas, kurš tā kā reaģēs to, ko saka klients, un klients grib tur, kur plostot, tad ir tāda saudzīga līdzi iešana, bet tajā pašā laikā paturot arī to zināšanu virzienu un sapratni, lai tas neaiziet kaut kādā. Lai tas plosts neaiziet, neuzrāpjas kalnos. Viņš tomēr pat upi kaut kā mēģina, bet mēs mēģinam, lai viņš neiziet varbūt no krastiem ārā, vai neapgāžas, vai nenogrims, Jā, un tas tiešām izklausās ļoti niansēti un saudzīgi, un mēs zinām, vai ne, cik emocijas var būt grūtas un arī ļoti smagas. Jā. Mēs patiesībā gribam viņām pietoties, līdz ar to
Cik ilgi šī terapija notiek? Vai tas ir tāds, vai kāds izdomā iet, ka varbūt ir grūti, bet tā kā KBT mēs zinām, ir kaut kādas lietas, kur mēs varam it kā tos noteiktos protokols, kaut kāds tās 10 vairāk sesijas, kā ar šo, vai tas ir tāds ilgadējs darbs, vai? Zini, kā jebkurā terapijā, tas ļoti atkarīgs no problēmu daudzuma un dziļuma. Un tas, kā es strādāju, parasti es cilvēkiem iezīmēju, kas ir tie varbūt īstermiņa kaut kādas lietas, pie kā var strādāt, kas ir ilgtermiņa, paturot to, ka cilvēks vienmēr var būt pašnoteicējis par savu terapijas procesu tik tālu, cik viņš var izvēlēties, es strādāšu ar šo vienu mazu aspektiņu. Es apzinos, ka man vēl tās, bet tagad nav īstais laiks un nav vienkārši neesmu gatavs tam pašlaik. Līdz ar to terapijas ilgums nav noteikts, tikpat labi var atnākt ar vienu konkrētu problēmu, piemēram, prokrastinācija. Viena konkrēta problēma. Interesanti ir tas, ka prokrastinācija ir tikai virsējais slānis, un tas, ko mēs varam darīt, mēs 5 sesijās varam tiešām 4-5 sesijās izpētīt mehānismu, kas tur notiek, un iespējams jau rast pirmos tādus jau virzīšanās iespējas un risinājumus šai prokrastinācijai. Taču kā likts, un to es par to esmu jau pārliecinājusies N reizes, ka parasti zem pat visvirspusējākās problēmas parasti ir aizberga neredzamā daļa. Un tas, ko es parasti daru, es iezīmēju klientam, kur, ja tu gribi pašlaik tikt ar šo problēmu galā, jā, skatīsimies, cik tās, es pat nesaku 4-5, vienkārši lūkosim, bet tas iespējams ir ļoti, ļoti īsts laika periods. Taču, tad, kad mēs strādājam, tur jau iezīmējās tā aizberga neredzamā daļa, pēc prokrastinācijas parasti ir aizberga neredzamā daļa. Un tad es parasti pasaku, jā, ir šis un ir tas, un ja cilvēks, jā, man ir interesanti, jā, šo es gribu vairāk saprast, jā, šo es gribu risināt. Un viņš paliek, un mēs strādājam pie tā. Un tad mēs strādājam pie viena, un tur vēl kaut kāds jaunums nāk klāt vēl, jo terapijā parasti atklājas, diezgan tur nāk. Un tad cilvēkam vienmēr ir iespēja pateikt, ar šo man ir gana, šeit man ir stop, es atnācu ar šo, jo, piemēram, mēs tagad arī strādājām diezgan cītīgi pie izdegšanas, bet parādījās vēl vesela aizberga neredzamā daļa. Izdegšanas simptomātikas vairs nav, un es cilvēkam atspoguļoju. Tavs pasūtījums atnākot bija šis. Šis ir jau apčubināts, apstrādāts, tu funkcionē ļoti labi. Ir vēl tas un tas un tas. Jā, vai tu vēlies, vai tu esi gatavs, vēlies, gribi, negribi. Un cilvēkam vienmēr ir iespēja izvēlēties. Bet tas, ko es redzu parasti zem tāda nosaukuma, ir tāds mazs stāstiņš, ievadiņš, abstrakts, un tad iet teksts, ļoti daudz teksta apakšā. Pētniecības. Jā. Tā kā arheoloģija. Jā. Tāpēc es tā nekad neieciklēju cilvēkus uz kaut kādām konkrētām reižu skaitu. Es vienkārši ļoti uzmanīgi klausos, kas ir tas, kas ir uz sirds, kas ir tas, ko īstermiņā ar ko gribas tikt galā, bet tur kā likts atklājās vēl visādas piepes uz tā koka augušās. Un tad jau skatās, vai šis pašlaik ir pa spēkam, vai ir resursi to risināt. Jā. Un mums ir epizode gan par KBT, gan par DBT. Viņas abas tiešām ir tāds direktīvāks, skaidrāks. Epizodē tur runājām arī daudz, ka tur ir tā lielā klienta iesaist ar mājas darbiem un visu kaut ko tādu. Kā ir šajā terapijā? Vai šeit tas lielais darbs ir tajā kabinetā, vai šī terapija? Lielais darbs ir procesā. Jā, lielais darbs ir procesā. Tas ir tas uzsvars uz to, ka maksimāli tiek darbs izdarīts uz vietas. Tādā emocionāli ļoti tādā tiešām atkarībā, protams, no problēmas, bet padziļinātā veidā. Mājas darbi parasti diži nekādi netiek uzdoti, bet viņi nāk dabiski līdzi. Piemēram, tas ir netiek cilvēkam nekas tur ekstra dots, bet tas, piemēram, ja cilvēks mācās uz vietas ieklausīties, piemēram, kaut kādās sāpju simptomos vai procesēt kādu emociju, vēl kaut kas, tas viņam jau nāk dabiski arī uz mājām, ka viņš sāk pamanīt to vairāk tādas apzinātības. Viņš sāk pamanīt arī kaut kādu iekšējās, kur arī FT ļoti bieži ir dažādas arī no šīs daļas savas, kas konfliktē savā starpā vai sarunājas. Tur arī tāpat ir kritiķis, tur ir baidītājs, un tad viņš sāk to pamanīt, ka tie mājas darbi nāk jau dabiski. Bet FT neliek uzsvaru uz to,
tādā direktīvā veidā rekrutējuma aizdevums, un tev nākamreiz ir jābūt. Viņi vienkārši ievalkās cilvēka dzīvē. Jā. Kā tev šķiet, šis gan ir tāds drusku jancīgs jautājums, bet šo arī es parasti jautāju, kā var pamanīt, ka terapija strādā? Vai tur ir, TBT mēs runājam, ka mēs varam redzēt tādu lielāku skaitu, tur samazinās paškaitējumu reizes, samazinās tā, un šī ir tāda, kā minēja, niansēta kopā būšana ar tādu savu ķermeni, savām emocijām. Kā šeit cilvēks var pamanīt, tā kā šī terapija, šis ir kaut kāds priekš manis, tas ir nostrādājis un man palīdz. Šeit, jebkurā gadījumā, šī nav kvantizējama, kaut arī šī ir zinātniski pierādīta un joprojām ir daudz un top daudz zinātnisku pētījumu un ļoti labu pētījumu gan par efektu attiecībā uz depresijas, trauksmes un traumas dažādām lietām darbā ar EFT. Tajā pašā laikā šeit nav nekādu, kā saka, tagad mērīsim kaut ko, bet tajā pašā laikā cilvēki to brīnišķīgi apraksta. Un pirmkārt uz vietas, piemēram, ja emocija ir spēcīga un tu spēj viņu izturēt, tas jau ir rādītais. Tas nozīmē, ka tu reālajā dzīvē arī sastopoties ar šo emociju, tu spēj viņu tolerēt. Tas tiek iemācīts uz vietas un aizejot dzīvē. Saka cilvēki, šoreiz vīrs pateica to, un es jau varēju mierīgāk par to attiekties. Šis jau ir izmaiņa, brīnišķīga izmaiņa. Tas nav mērāms kvantitātei, cik reizes tu tur varēji izturēt. Bet cilvēks šodien arī sesijās atnāks, ka, ziniet, es pamanīju šo. Agrāk par to es vispār... es šo vispār nebiju pamanījis. Tagad es pamanīju, ka manī notiek tas, kad notiek šis, piemēram. Vai, piemēram, tad, kad ir spēcīgas emocijas, es spēju viņas savākt, es spēju viņas iztolerēt un spēju viņas sastrukturēt, tā, lai viņas nenodara man vai citam pāri. Vai tādas dažādas mazas lietas, un es saku, kā nianses. Mēs pievēršam uzmanību niansēm. Un tas nozīmē, mēs neskaitām vai nemēram vai nedodam kaut kādas tabulas vai anketas, bet cilvēks atnāk un viņš stāsta. Un tā pieredze nāk no sesijas uz reālo dzīvi. Un sēras, piemēram, ir ielgušas sēras, cilvēks sēro, kā nevar izsērot, tā nevar izsērot. Vai no vīru, tur eks-vīru par kaut ko mūžīgi ir dusmas milzīgas. Un tad strādājot, tu redzi, ka dusma tā enerģija jau sāk mazināties, sāk parādīties mazāk, piemēram, tur bijušā vīra vainošanas epizožu, ka tās domas kļūst mierīgākas. Un cilvēks ar to padalās vienkārši. Mēs redzam, ka notiek, un arī uz vietas redzam. Mēs redzam, kā cilvēkam atvieglojums, piemēram, nāk, bija kaut kādas smagas emocijas vai aizturētas emocijas, tā kā korķis izšaujās no pudeles. Beidzot, viņš nekad nevarēja paraudāt, nekad nevarēja just neko, un pēkšņi tas ir. Un tas, tu redzi, ka notiek, un tu vienkārši jūti un redzi. Tas ļoti, ļoti. Tāpēc arī EFT terapeiti paši mācās sajust, un tāpēc mums supervīzijās ir nevis atstāstīšana par gadījumu, bet mums ir jārāda video. Protams, ar klienta atļauju filmēt, ar klienta atļauju rādīt supervīzijā, bet arī supervīzijā tiek skatīts process, nianses, jo tu nianses nevari izstāstīt, tu vari viņas redzēt. Filmējot, tā kā mēs tagad filmējam, tu filmē sesiju, un tu vari redzēt, kas notiek ar cilvēka ķermeni, ar cilvēka sejas izteiksmi, ar cilvēka verbālo valodu, ar visu. Un tādā veidā mums arī supervīzijas notiek ļoti tādā smalki pavadieni. Daudz ļoti pamanīšanas. Jo, piemēram, mēs būtu tā, ka televizorā rāda vienu bildi, skaņa ir pavisam kaut kas cits, un stāsts ir vēl kaut kas cits. Un tajos video arī mācies ļoti labi pamanīt, ka patiesībā cilvēks saka, es jau vairs nebēdājos par to. Patiesībā tu redzi viņa ķermenī sāšļukumu un tā, un tu mācies tās lietas atpazīt arī ikdienas sesijās ļoti smalki un reaģēt uz viņām. Tā kā tāds stereotipisks māmās joks par to, ka sieviete saka, es jau nedusmojos vairs. Jā. Vai vīries, tas jau man nesatrauc. Un kad tu sāc viņam tā pieiet vēl smalkāk, un izrādās, ka satrauc gan. Un izrādās, ka arī kāda asara acīs var parādīties. Un tā tikai to jāprot uzrunāt. Un EFT prot ļoti smalki uzrunāt cilvēka dziļākos emocionālos pārdzīvojumus un lietas. Tā. Un
kā tu teiktu, kuri varbūt tie cilvēki, kuri visvairāk vai kuri vairāk varētu iegūt no šīs terapijas? Kuri ir tie cilvēki, kuriem varbūt šis būtu tāds piemērotākais, ka tu teiktu, izpaužās, ka šeit labi varētu nostrādāt emociju fokusētā terapija? Es domāju, ka varbūt sākšu no otra gala, kuriem varbūt ir vērts apmeklēt KBT vai DBT. Kur ir tiem, kuriem nevajadzētu sākt ar emociju? Zini kā, es nevajadzētu, bet ir arī citas efektīvas pieejas, kur viņi var izmantot. Piemēram, cilvēki ar šizofrēniju. Viņiem ir nepieciešams ļoti, ļoti ārkārtīgi strukturētas uz sociālajām prasmēm, uz tādas stabilizēšanos, uz tādām fokusētās pieejas un intervences. Vai cilvēkiem, ļoti spēcīgi jātīsta kaut kādas sociālās prasmes, piemēram, KBT, DBT ir pazīstami arī sociālo prasmi treniņiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet tajā pašā laikā, ja gribas risināt tiešām es teiktu tā, ka ne tikai izprast, bet arī piedzīvot dziļi tādu transformējošu psihoterapeitisko pieredzi attiecībā uz jebkuru no ikdienas problēmām, uz attiecībām ļoti brīnišķīgi vērsta pieeja, uz attiecību risināšanu. Attiecību konflikti, dažādas šķiršanās, attiecības, problēmas dažādas un tā tālāk. Tāpat arī tiešām daudz gan zinātnisku pētījumu, gan arī praksē pierādītu gadījumu, daudzveidīgi psihiski simptomi, depresija, trauksme, panika, kur tu vari nonākt no simptomu līmeņa, kā koordinēt simptomu, līdz patiesajiem simptomu izraisošiem tādiem dziļiem psihoemocionāliem faktoriem. Protams, vienmēr paturēsim arī bioloģiskos, to neviens nenoliedz. Un panākt ļoti labu rezultātu. Manā praksē ir arī gadījumi, kur ārsts psihoterapeits teica, jūs nekad nenokāpsiet no antidepresantiem, tas jums ir uz mūžu, un tas ir ļoti nopietni. 2 gadi un ir brīnišķīgi rezultāti. Antidepresanti netiek lietoti, depresijas simptomi nav, un tie rezultāti ir diezgan tādi noturīgi un labi. Tā kā, jebkuri simptomi, psihiskās veselības simptomi, somatiskie, tā skaitā ļoti labi dara arī psihosomatiskiem simptomiem, somatizācija ļoti labi. Tāpēc, ka tur ar prātu tad neko nevar izskaidrot. Saproties, kāpēc tev katru otro dienu, kad te uz darbu sāp roka, ārsts tev saka, ka tavai rokai viss ir kārtībā. Bet tu nesaproti, kāpēc tev katru otro dienu, kad te, konkrēti tur tev sāp roka, piemēram, ne? Un EFT, ņemot vērā, ka iesaista ķermeni, tad ļoti, ļoti labi var palīdzēt arī tās ķermeniskas problēmas risināt. Bet es uzskatu, ka tas ir šizofrēnija, sociālo prasmju trūkums, iespējams arī neirodiverģence. Kaut gan tagad EFT arī ievieš ar vien jaunas intervences attiecībā uz darbu ar autismu, ar UDHS, bet tomēr tur ir atsevišķas lietas, kur var ļoti labi palīdzēt KBT vai DBT un tā tālāk. Jā. Kaut kā izklausās, ka tam cilvēkam, kurš nāk, ir jābūt tādam gan gatavam, un varbūt pat negatavam, bet ar to interesi tiešām pētīt un tā kā būt kā tādam drusku varbūt plānākam, niansētākam procesam, kur ir jābūt tai vēlmei. Zini kā, man liekas, ka cilvēki nenāk, cilvēki parasti nezina, ar ko viņi sastapsies. Un, manuprāt, tā ir terapeita tāda darba māksla, ka neiefokusēt, tagad tev tur būs jāsēž un baigi jājūt, tur visa pasaule un katrs mazākais zirnekļu tīkliņš, kas tev tur pie griestiem ir piekarināts. Tas tā nav. Parasti cilvēki nāk ar problēmu. Un tas ir fokus. Un terapeits redz, kad vajag pazemināt tempu, kad vajag pakāpināt tempu, kad vajag emocijas pastimulēt, kad viņas vajag nomierināt, kad vajag nedaudz arī psihoizglītot, bet kad vajag tiešām procesēt procesus. Un vienkārši ir jāpaļaujas uz psihoterapeita profesionalitāti, nevajag nodarboties ar to, ja man gribas justu, tad es iešu uz emociju fokusēto terapiju. Nē, tev ir vienkārši problēma. Nāc, un ja psihoterapeits tiešām ir kvalificēts, apmācīts šīs psihoterapijas virziena praktizēšanā, viņš pats zinās, kurā brīdī vajag bišķi vairāk,
bišķi mazāk, bišķi intensīvāk, bišķi distancētāk, kurā brīdī vajag procesēt, kurā brīdī vajag pabūt, kurā brīdī vajag stabilizēt, kurā brīdī vajag paveicināt. Tā kā no tā absolūti nevajag baidīties, ka tur tikai sēž un tad, apgarotās būtnes. Tagad runā par emocijām. Es vienkārši tā atspoguļoju, kas ir EFT, bet tas nenozīmē, ka mēs tur tādi, mākonīšos lidināmies. Tur praktiskas, īstas dzīves problēmas tiek risinātas. Tas nav kaut kas. Nākamais, ko es vai prasīt, ir kāda mīta par šo terapijas virzienu, kas tev nāk prātā. Es domāju, ka šeit ir sēdēšana. Jā. Es nezinu, mītu droši vien, ka es tā baigi nepastāstīšu, bet droši vien, ka pats mīts varētu būt pats nosaukums. Cilvēku sadzert emocijas. Bet patiesībā emocijas jau visur ir, kā jūs jau teicu, tas ir bāze, ar ko mēs piedzimstam. Tur nav nekā tāda. Un psihoterapeits tev neliks uzreiz tur lekt emocijās, tu nenometīs tevi no klints un skatīsies, kā tu tur peldi. Tā nenotiek. Pirmajā sesijā, protams, nē. Protams, ka tur mēs tiekam apmācīti arī neretraumatizēt cilvēku, strādāt ar traumu ļoti prasmīgi, ļoti profesionāli. Nebūs tā, ka cilvēks tagad tur tiks nogāsts, kā mazs kaķenis no klints iemests jūrā un peldi, un kā zina, ka viņi jau izpeldēs. Nē, bet varētu radīt varbūt aizspriedumu pats nosaukums, tāpēc, ka tur emocija ir vārds. Un kāds varbūt domā, emocijas nav mans lauks. Un varbūt tieši otrādi, emocijas nav tavs lauks, varbūt tieši otrādi vēl tas ir jāpamēģina. Un jāpaskatās, kāpēc emocijas nav tavs lauks. Kas tur notiek? Es vienmēr esmu tāds ļoti inteliģents un ļoti intelektuāls. Un zini, kas man vēl ienāca prātā, kā cilvēki, kuri ir perfekti intelektualizēšanā, viņa uz KBT ejot, viņa tur var runāt mēnešiem un gadiem ilgi, tāpēc, ka viņi ir tik gudri. Viņi visu to paskaidros, visu to izstāstīs, visu to pamatos, bet viņiem ir ļoti, ļoti nošķelta tā emocionālā pasaule. Un tas, ko EFT var palīdzēt nedaudz, tavs intelekts, tas ir tas tev palīdz ikdienā funkcionēt un tā tālāk, bet tu esi kaut kas vairāk. Un tur notiek tevī kaut kas vairāk. Nevelti tev sāp ķermenis, vai nevelti tev ir kaut kāda depresijas vai trauksmes simptomi. No tā. Jā. Forši, ka norādīts to nosaukumu, jo es arī domāju, kaut kādā mērā, bet lielam jau jebkurā terapijā, kur ties vai pie jebkura psihologa speciālista iesi, tur tāpat tās emocijas būs, vai ne? Nav tā, ka mēs varam atraut un tagad pēkšņi kaut kādā paralēlajā pasaulē to tādas nav. Un ka no šī vārda varbūt nevajag sabaidīties, ka tas emocija ir priekšplānā, jo lielam tās emocijas jau pat ir tā daļa no mums. Viņas ir, un galvenais, ka viņas ir pat tad, kad tev šķiet, ka viņu nav. Pat tad, kad tev šķiet, ka tu esi visstabilākais, visvēsākais, visracionālākais cilvēks uz zemes. Viņas ir ik mīļu brīdi, pat tagad viņas ir šeit. Viņas ir visu laiku. Mēs nespējam nereaģēt uz ārējo vidi. Mēs visu laiku reaģējam. Tikai tas, ka mēs to neapzināmies, vai mēs dažreiz kaut ko noslēpjam, vai pat daudz izreaģējam tieši otrādi. Bet viņas ir ik mīļu brīdi. Mēs vienkārši esam tā piedzimuši. Viņas visu laiku ir tā kā tas nav nekāds kosmos. Nolaidies uz zemes, pēkšņi psihoterapijas virziens izdomāts. Nē, tur ir bāzes lietas, kā mēs piedzimstam. Bāzes lietas. Jā, es parasti saku, ka ja vien tu neesi komā, tad visticamāk šajā brīdī tomēr kaut kas tev tur ir un kaut ko tu vari tur pamanīt tajā brīdī. Pat tad, ja tu domā, ka tu neko nejūti, tā jau ir emocija, ka liekas, es negribu pašlaik to just. Vai es negribu par to runāt. Tas jau ir interesanti. Jā, daudz ko pētīt. Un kas ir tas, kas priekš tevis ir tā lielākā vērtība pašai personīgi šajā virzienā? Kas ir tas, ko no šī visa tu esi paņēmusi sev? Jā, es domāju, ka tieši to humanistisko pieeju, ka cilvēks nav objekts, cilvēks nav kaut kāds, kur es esmu baigais eksperts, kurš tagad zinās, ko tev vajag. Tā tad ļoti milzīga cieņa pret cilvēku, ļoti milzīga cieņa. Un patiesībā viņš ir savas dzīves eksperts, un man ir tikai tās iemācītās lietas, ko es varu iedot, kā es tev varu palīdzēt būt ar to, kas tev ir.
Bet patiesībā tas, ko es tiešām, tas ir tāda ārkārtīgi, tas, ko es piedzīvoju mācībās to 2 gadu laikā mācoties Šveicē, tas ir tāda ārkārtīgi pazemīga, cilvēciska saikne ar klientu, un cilvēki to jūt vienkārši, viņi to jūt. Tur nav vērtēšanas, tur nav tādas, augstprātības tajā psihoterapijas virzienā. Tur nav tas eksperts, es tagad zināšu, tagad mēs šitā darīsim. Sastāstīšu, kā jādzīvo. Pārsvarā jau visi psihoterapeiti nest, lielākoties cerams, ka nestāsta, kā arī jādzīvo, bet tomēr vairāk direktīvas un mazāk direktīvas. Šī nav tāda, un jā, tas, ko es paņēmu, ka mēs arī mācību ietvaros paši esam praktizējuši šīs visas metodes, burtiski visas. Mēs esam izgājuši arī paši tiem cauri, un līdz ar to katru reizi grupās mazajās bijuši pārdzīvojumi, bijušas asaras, ir bijušas cilvēciski dažādākās emociju gammas, un tas, ko es vēl no šīs starptautiskās mācību pieredzes varu paņemt, ka patiesībā vienalga, kurā valstī tu dzīvot, var dzīvot bagātajā Šveicē, bet cilvēku problēmas neatšķirās. Tur cilvēki pārdzīvo par to pašu, ko mēs šeit Latvijā. Tās ir attiecības, tās ir psihiskā veselība, tas ir tas pats, kas tur, tas pats arī šeit. Pilnīgi tas pats. Un jā, es no tās pieredzes paņemu tādu ārkārtīgi sirsnīgu, cilvēcisku, un pat es teiktu pazemīgu pieeju klientam. Nevis es te tagad baigā gudriniece, kas te atnāca un es tagad zinu visu par tevi. Neko es nezinu. Es esmu interesēta uzzināt par tevi. Un saprast un iet tev līdzās un pētīt un skatīties, kas tur ir, kas tur uzpeldies, kas tur notiks. Un tad ārkārtīgi cilvēcība milzīga. Un cilvēks tas uzrunāja, patiesībā mums tik ļoti pietrūkst ikdienā tā. Ļoti. Un eksperti ir visur. Bet tāds patiesas pavadonis, kurš spēj tevi pieņemt, tāds kāds tu esi, un vēl nodibināt tādu ļoti sirsnīgu saikli, tas ir nevienmēr. Un tu pinēji par tām daudzām metodēm, ko tur ir sēvietas izmēģināt, sapmācīgi iet. Bet kaut kas, ko tu arī izmanto patīktiem. Noteikti ir, vai ne, metodas ir tikā daudz, un varbūt ir grūti to tā iekategorizēt. Jā, zinu, kā es domāju, ka tā ir smalkjūtība. Jo es jau ikdienā pati nesēdīšos krēslā un baigi neko nepraktizēšu. Priekš tam mums ir pašterapija, kur mēs arī ejam, kā jau jebkurš psihoterapijas virziens nopietnis. Bet tāda smalkjūtība, tas ir pamanīt emocionālās nianses sevi, ķermeni vairāk just, uz ķermeni reaģēt, un tāpat arī attiecībās. Tu kļūst vienkārši smalkjūtīgāks. Un tā, man liekas, ir milzīgi pievienotā vērtība. Jo ar intelektu ir tā, ka mēs jau visi mākam funkcionēt galvās intelektuāli, bet attiecību problēmas vai kaut kādas, lietas brīžiem nav intelektuāli atrisināmas, un tur nepieciešama tā jušana. Un tā, ka tu spēj pats pie sevis vērsties, pats ar sevi tā smalki izšķetināt, par ko šeit ir stāsts, kas te notiek. Un tas arī pašai ļoti palīdz. Jā, rezonē tas, ko tu minēji par to racionālo prātu, par to domāšanu. Tiešām tik ļoti mēs arī skolā tiešām mācāmies visu laiku domāt. Diezgan maz ir tādas stundas, kur mēs mācāmies just. Tāda smalkjūtība pret sevi un tiešām pamanīt sevi, ķermeni visam tajā. Un ja kāds noklausās šo epizodu un saprot, jā, šis skan kaut kas, ko es tiešām gribētu papētīt un pamēģināt, un mani šis uzrunā, es gribētu šo pamēģināt, kur cilvēki var atrast emociju fokusētos terapeitus. Jā, Latvijā pašlaik ar šo droši vien ir sarežģīti, jo šis ir jauns virziens. Es burtiski esmu pirmā, kura ieguvusi šo certifikātu, šodien nokārtoju pēdējo mutisko eksāmenu šajā visā. Tā kā uz mani cerēt gan baigi daudz nevaru, tāpēc, ka man ir diezgan pilns pieraksts un tur baigi daudz es neko piedāvāt nevaru, bet tas, uz ko es gribu likt cerības, ka jā, Latvijā ir 2 oficiālās organizācijas, un tā ir emociju fokusētās terapijas asociācija. Un ar laiku es ceru, ka bez manis pievienosies vēl citi biedri, kuri arī ir apguvuši tādā
nopietnā un prasībām atbilstošā līmenī šīs EFT mācības, un ka viņi pievienosies asociācijai, un tad cilvēki bez manis varēs redzēt arī citus speciālistus, pie kuriem viņi var vērsties. Noteikti asociācijas mājaslapā ir un būs pieejams saraksts. Pagaidām es esmu vienīgā, bet es domāju, ka tur noteikti pievienosies arī citi kolēģi. Un otrs, Latvijā ir arī vienīgais starptautiskās EFT asociācijas akreditētais un apstiprinātais institūts ir Latvijas emociju fokusētās terapijas institūts, kas ir akreditēts pasniegt šīs mācības oficiāli. Un arī tur var meklēt informāciju par speciālistiem, kuri ir mācījušies tieši šajā institūtā, un kuri šīs organizācijas sadarbojās. Vārds sakot, tādas divas oficiālas, reģistrētas, atzītas un starptautiski un arī Latvijas līmenī vienīgās tādas oficiālās EFT organizācijas. Bet bišķīt ir jāpagaida nedaudz ar EFT speciālistiem. Jo varētu būt tāds gada, 2 gadu process. Iespējams, jā. Bet jebkurā gadījumā arī tie, kuri mācās EFT, jeb studē EFT, viņi jau ir tiesīgi praktizēt, tāpēc, ja viņi arī pievienojas asociācijai, viņi noteikti būs arī sarakstā, un pie viņiem arī var jau vērsties, neskatoties to, ka varbūt viņi vēl nav pabeiguši, jo visas metodes, kuras mēs mācāmies, mums ir arī jāspēj praktizēt. Un kaitējumi jau tur nodarīt nevar, tāpēc, ka parasti tas ir supervizētais process. Un kā jau jebkurā psihoterapijas virzienā, mēs uzreiz liecam iekšā, nevis izmācāmies, tagad es strādāšu. Varbūt tu jau būsi aizmirsis par 2 gadiem, ko tu vispār esi mācījies. Līdz ar to droši var uzticēties arī tiem, kuri ir apmācību procesā, bet es aicinu ikvienu meklēt informāciju tiešām tādās oficiālajās vietnēs, tāpat kā KBT, DBT ir savas asociācijas, un šeit ir arī ir vietne, kur cilvēki var meklēt uzticamu informāciju. Uzticamu. Jā, tad cilvēki var sekot līdzi un skatīties līdz tam. Jā, Facebook un Instagram konti, tur arī var sekot līdzi informācijai, un tur arī parādās jaunākā informācija par to. Vienīgais, kas man jāsako par EFT, tā ir sagadījies, ka EFT mēdz būt arī mulsinošs nosaukums, jo pastāv citi EFT. Piemēram, es īsti nezinu, bet kaut kas ir tāda tapping, emotional tapping, kaut kādas tehnikas. EFT, emotional freedom tehnika, kaut kas tam līdzīgs. EFT, emotional freedom tehnika. Un tur ir tāds klapēšanas kaut kādas, un tas ir cits pavis, tas nav tas EFT. Tā kā par EFT runājot, tur vienmēr ir emociju fokusētā terapija, iekaviņās EFT. Un tā var mēģināt orientēties, jo ir kaut kāda cita EFT, tas ir emotional freedom tehnika, tas ir kaut kas tehnika, tas nav psihoterapijas virziens, tā ir kaut kāda metode, kuras arī nepazīstu, kas tāds ir. Jā, pārliecināties par emociju fokusētā, ne tik daudz varbūt uz tiem burtu virknēm. Jā. Un es gribu vēl pateikt, ka emociju fokusētās terapijas nosaukums ir saskaņots. Pagājušā gada decembrī esmu iesniegusi Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijā lūgumu izskatīt manus priekšlikumus par šī emotion focus terapiju angļu valodā, tulkojumu latviešu valodā. Un mēs esam vienojušies, un tas ir oficiāli apstiprināts, ka tā ir emocija fokusēta terapija. Un līdz ar to aicināšu arī gan kolēģus, gan arī publiski sabiedrībā lietot šo nosaukumu, jo tam ir oficiāls apstiprinājums. Tā kā, ja ir mājaslapa ar oficiālām asociācija, institūts, tad tur noteikti visticamāk ir nevisticamāk, bet tur ir kvalitatīva un ticama informācija par to. Jā. Super. Paldies, ka tu par šo pastāstīsi. Tiešām izbaudīju šo sarunu. Es ļoti ceru, ka tur būs vairāk kolēģi, kas šo dara. Man ir tiešām super liels prieks un pateicība tev, ka tu esi kaut ko šādu ienesusi Latvijā. Un es ceru, ka šis
viss attīstīsies, un tad, tie, kas klausās, sakojiet līdzi šai attīstībai, un sakojiet līdzi terapeitiem, un nesabaidīties no vārda emocijas, un pamēģināt, kā saka, mākslinieks, katrā epizodē, tikai pamēģināt var vienmēr un saprast, vai tas uzrunā tieši tā. Un paldies tev milzīgs par to, ka uzrunājas, bija ļoti pārsteigta, par to, ka tas ir tik jauki, ka tas ir kaut kas jauns Latvijā, un ka tu centies informēt sabiedrību, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki tiešām zina un spēj pieņemt informētu lēmumu. Ka es eju tur, es sagaidu šo, un ja tas nestrādā, nestrādā, es eju vēl. Bet vismaz viņi zina, kas tas tāds ir un uz ko viņi būtu gatavi. Jā. Paldies tev, milzīgs. Paldies.